Arnolds Auziņš, jaunākais rakstnieka stāstu krājums Jautras nebūšanas, kurā apkopoti autora atmiņu stāsti un smieklīgi atgadījumi par Latvijas kultūras personībām. Arnolds Auziņš, mīļotā bez pagātnes. Kad sacerēti daudzi romāni, autoram jāuzmanās, lai neatkārtojas varoņu profesijas un sižeti. Teātris mani saistīs jau no jaunības, skolas gados spēlēju arī pats. Daudz par aizkulisēm stāstīja aktieri un režisori, bet atmiņas zudums pēc avārijas piedzīvoja mana paziņa. Konsultējos ar speciālistiem, kā cilvēks jūtas tādā situācijā, kāds režīms jāievēro un kā jāuzvedas tuviniekiem, lai lasītājiem tas murgs nebūtu jāpiedzīvo. Tā pats autors. Margarita Grietēna. Kas nestrādā, tam nebūs, jeb testaments. Aiz trēdeviņām zemēm, aiz trēdeviņām jūrām, Kanādā dzīvoja reiz onkulis Miervaldis Sūna, latvietis. Radu viņam netrūka, taču tie visi bija palikuši Latvijā. Visu mūžu cītīgi strādājis, Miervaldis bija sakrājis glītu naudas summiņu, ko nolēma sadalīt tuviniekiem un labdarībai arī nedaudz noziedot. Testamentā viss tika sīki un smalki aprakstīts, parakstīts ar smalkām stiprām zīģelēm apzīmogots. Kad aizgājēji pēdējo vēlēšanos saņēma Latvijas radi, tuvāk un tālāk ļaudis, tad atklājās, ka tikai vienkārši tā lieta viss nav. Jāsaka tā, vairums no viņiem sēdēja mutes atplatuši un neticēja savām acīm. Ilona Ozoliņa Čiu, pietura pēc pieprasījuma. Nomaļā Latvijas pagastā pie kādas nenozīmīgas pieturas pēc pieprasījuma autobusu šoferiem mēdz uznākt savādas sajūtas, tāds kā apjukums, neizskaidrojams nogurums. Viens no viņiem šad un tad uz pieturas soliņa mana mazu sarāvušos puišeli. To pašu zēnu arvien biežāk redz arī tuvīno māju saimniece Zinta. Pamazām romāns aizved lasītāju pagātnē uz laiku pirms 50 gadiem, kad no mājām aizklīda Zintas mazais brālis. Atklāja sarežģītās attiecības nelaimes piemeklētajā ģimenē. Rodžers de Kūrs, samits, ja pēdējie, kam kaut ko vajag. Romāns vēsta par fiktīvu Kurzemes kuršu ķoniņu separātisku grupējumu, kas, sekojot noslēpumaini ārvalstīs mītošu līdera plānam, ir apņēmies atšķelt Kurzemi no Latvijas un tad pievienot palikušo valsts daļu jaunizveidotajai, tādā veidā izvairoties no valsts daudzmiljardu parāda atdošanas. Autors norāda, ka šis ir tikai literārs sacerējums. Guna Rukšāne. Autori aicina pasmieties par sevi un citiem, uzsver dzīvi caur humoru un ironijas prizmu, pat ja amizanta neveiksme sākumā šķiet ļoti nopietna, taču dzīve kļūst gaišāka. Kai Āreleida, Klusais okeāns. Mēs tik daudz nezinām par saviem vecākiem, un ir tik daudz, ko viņi pat nenojauši, kā mēs zinām. 2010. gads, Sanktpēterburga, nejauši ieraugot vīrieti, ar kuru tiekas ciemos, atbraukusī māte, stēlas atmiņā atos 20. gadu, 70. 80. gadi Tallinā un viņas pavadītā bērnība. Ar šodienas pieredzi, uzlūkojot ārēji saskanīgās laulības zemūdens straumes, Stēla cenšas atrisināt arī pašas laulībā radušos samazglojumus. Sofija Benedikta. Greisa Kellija, mīlestības apliecinājums. 70 gadus vecā Greiza pretēji vecāku gribai dodas uz Ņujorku, lai sekotu savam sapnim mācīties aktieru mākslas skolā. Pirmie pastāvīgie soļi svešā pilsētā ir nedroši, un viņa ar savu sirdi nododas mācībām. Taču tajā pašā laikā Greisu vilina jauniegūtā brīvība un mākslinieciskā vide. Jauna aktrise ir skaista, šarmanta un iekrīt neviena vīriešu sirdīm, tomēr atrast piepildījumu mīlestībā, lai arī cik ļoti viņa pēc tās augtu, tā arī neizdodas. Romāns seko romānam, skandāls skandālam, līdz viņa satiek Monako firstu Reņģē. Šona Gilberta. Viņa sāka pirmā. Kad 4 bērnības labākās draudzenes no klases biedrenes Popijas saņem ielūgumu uz vecmeitu ballīti, viņas ir apmulsušas, jo nesaprot, kāpēc vispār tiek aicinātas. Skolas laikā četrotne pret Popiju izturējās nejauki, apsmēja, pazemoja, padarīja viņas dzīvi par elli. Bet vai tas ir iemesls, lai atteiktos no ielūgumu doties uz eksotisko Bahamu salu, uz kuru aizvedīs privātā lidmašīna? Nekas nenotiks kā cerēts, un pagātnes nodarījumus nāksies rūgti nožēlot. Emīlija Henrija. Tie, ko satiekam brīvdienās. Aleks un Popija. Viņiem nav nekā kopīga. Viņa ir brīvību mīlošs haoss, viņš nesā tikai stīvas hakija krāsas bikses. Viņai piemīt neremdināma vēlme ceļot, viņš labprātāk paliktu mājās ar grāmatu. Un tomēr kopš liktenīgā brauciena mājup no koledžas viņi ir labākie draugi. Lielāko daļu gada viņi dzīvo tālu viens no otra, viņa Ņujorkā, viņš abu dzimtajā pilsētiņā, bet jau 20 gadus katru vasaru viņi kopā pavadījuši brīnišķīgas brīvdienas.
Marijus Ivaškevičs, Tomas Mūrs. Tomas Mūrs ir pēc skaita 3., bet pirmais latviski tulkotais Ivaškeviča romāns. Tas rosina apmeklēt tuvu nākotni, 21. gadsimta 40. gadus, un palūkoties, kādi varētu būt radošās inteliģences, eksistences nosacījumi tobrīd. Kā teikusi lietuviešu žurnāliste Laima Lavaste, ne visiem patiks, jo neierasti, drastiski atklāti, izgriež uz āru līdz iekšām, pāršķeļ visu ķermeni. Kerola Kērkvuda, Villas Amore noslēpumi, mīlestības vīns. Jau pavisam drīz jānotiek gada gaidītākajām kāzām, kuras ar krāšņām svinībām tiks atzīmētas Villā Amore. Vīna dārzu īpašnieka meita Karīna grasās precēties ar savu bērnības sirdsāķīti Džordžo. Viņi apvienos gan sirdis, gan ģimenes uzņēmumus. Līgavai nav ne jausmas, ka mīļotais patiesībā nemaz nav tik ideāls, kā izliekas. Līgavas labākā draudzene zina noslēpumu, kuru dēļ kāzas varētu nenotikt. Līgavas māte ir satriekta, kad uz svinībām ierodas kāds, kuru viņa reiz ir mīlējusi. Jo vairāk viesu pulcējas brīnišķīgajā villā, jo grūtāk ir noslēpt dažus rūpīgi lolotus melus. Pēters Molīns, otra māsa. Alīsija, kodēšanas ģēnijs, vienmēr ir bijusi otra māsa, kuras dzīve aizritējusi skaistās un populārās māsas ēnā. Kad abas kopā izveido jaunu un citādāku iepazīšanās lietotni, Stella kļūst par veiksmīgās un ienesīgās lietotnes seju. Bet, kad māsa tiek atrasta mirusi, Alīsijas dzīve sametas mezglā. Tagad arī viņai ir jācīnās par savu dzīvību. Lietas izmeklēšanu vada policists Džons, kurš aizvien dzīvo un strādā Kārlstadē. Izskatās, ka par spīti visiem pūliņiem viņš nespēs nosargāt sev tuvos un profesionālo dzīvi no pagātnes briesmām. Elsija Šova, Zirnekļa tīkls. Elpu aizraujošs trilers par korupciju, noslēpumiem un meliem dziļākajos valdības un mēdīju slāņos. Vēlu vakarā pie pētnieciskā žurnālista Džeka Ņujorkas dzīvoklī ierodas negaidīts viesis, ASV senators. Senators apgalvo, ka viņu grasās nogalināt un lūdz Džeku pasargāt viņa sievu Tayloru, kas ir vienīgā sieviete, kuru Džeks jebkad ir mīlējis. Pēc dažām dienām senatoru atrod mirušu viesnīcas numurā un tiek lēsts, ka viņš kļuvis par alerģijas upuri. Nācija sēro, savukārt Džeks un Taylor izmisīgi mēģina atrast vienīgo cilvēku, kurš zina patiesību.